Tātad ar kumodi ir tāds pats stāsts kā ar nakts skapīšiem. Vienīgās nianses te ir tātad šeit atvilknes ar tiponiem un fasādes ir ieliktās. Tātad uzreiz vadotnē ir iestrādāts tipons, varēs uzspiest, atvilknē attaisīsies. Savukārt šīm trim atvilknēm, diemžēl man online nav pieejami tie rokturi, kurus jūs prasījāt, bet es zinu, kā furnitūra uz vietas viņiem var apskatīties, vienkārši viņiem nav pilnīgi visi rokturi, nav pilnīgi visi furnitūra ielikt online, bet es zinu, ka uz vietas tur noteikti varēsim apskatīties un izvēlēties to vajadzīgo toni, zelta krāsā, rokturu garumus un vispārējo, tā kā to visu varēsim izdarīt. Vai arī, ja tur nebūs, tad mums ir citi piegādātāji, tādi kā Daļradi Koks, Deko Rīga un Furlots. Tur vēl daži ir, katrā ziņā citur atrast varēsim, vienkārši man šobrīd nav pieejami tie rasējumi visi, lai es varētu viņus projektā iekļaut, bet tad šeit pie cenas nāks vēl rokturi klāt. Kas attiec uz kājiņām, tad kājiņas jūs prasījāt 100 mm, bet nebija norādīta specifika, līdz ar to es pēc saviem uzskatiem neņēmu tās dārgākās kājiņas, bet ņēmu tās ir alumīnija kājiņas 100 mm augstumā. Tātad būs pietiekoši izturīgi. Tā, un stiprinājums te ir tieši tas pats, tad arī kabineo stiprinājumi visur gan atvilknēm, gan korpusiem un aizmugurējās malas. Pat cik tās ir slēgtie plaukti, viņas nosēc fasādes, tad šeit gan es izmantoju to lētāku materiālu. Tad šeit ir 16 mm klasiskais korpus materiāls. Vienkārši tam korpus materiālam ir tas virsmas pārklājums ir nedaudz plānāks, viņam nav nepieciešama tāda, tā nodiluma izturība tik augsta. Un pārējie materiāli, tie, kurus jūs tur bijat prasījuši. Un attiecīgi fasādes šeit ir tieši tādas pašas, kā fasādes ir naktsskapīšiem. Tas arī ir Rega ražotājs, vai Neger, vai Rehaus, viens no viņiem. Stāsts ir tāds pats ar maliņām. Tad te ir arī tiek izmantots tikai vienīgi AirTech maliņas, kas arī nodrošina ilgu kalpošanu un stiprinājumu. Te ir arī tāpat tās kabineo stiprinājumi, kas arī nodrošina primāri jau mums pašiem kā ražotājiem un atšķirīgi viņas arī izskatās labi. Un es mēģināšu kaut kādā brīdī jums arī kādu bildi aizsūtīt, kur var redzēt, kā izskatās dabā vāciņi, kā izskatās dabā tie stiprinājumi. Tātad vēl papildus jautājums ir par šo kāju. Šeit man paredzēta tāda saucamās mēbeļu palikņi 2 mm augstumā. Bet un dotajā brīdī šī mala ir uztaisīta 18 mm biezumā. Ja mala netiks nekur stiprināta, es varbūt pat ieteiktu, lai nesanāk tāda situācija, ka ejot ar kāju vienkārši uzsitam pa šo malu, mala izkustās, lai nesanāk tā, ka viņi kaut kur nolūst. Tad es ieteiktu varbūt viņi izmantot šeit 25 mm biezumā, nevis 18, bet varbūt to 25 mm vajadzētu, saskaņot. Šeit varētu 25 mm un šeit izmantot 25 mm biezumā. Tad tas viss simetriskāk izskatītos. Vai arī mēs varam, visas šīs 4 daļas izmantot 25 mm biezumā un pārējās tad izmantot 18, cik pārējās tad būs slēgtās, viņas tie biezumi nebūs redzami. Arī tas, protams, projektā viss ir maināms. Un tā. Un kas attiecas uz atvilknēm, tad atvilknes dziļums, neatceros vai minēju, tad tie 324 mm dziļumā. Arī tas pats stāsts, tā ir specifika pašām vadotnēm, vadotņu specifika. Un šeit vadotnes ir izmantots 35 mm garumā, tas ir 35 cm garumā. Tā kā tādas pašas vadotnes varam izmantot arī nakts skapīšiem, ja ir nepieciešams, vai vispār vietā ļauj to skapītu pagarināt.